Saprotam, kurā vietā tad ritīgi nāk tā skaņa ārā? Tiešām viņi nāk pa to galiem, viņi nāk pa tiem sāniem, pa tām klapēm. Jā, viņi pa visu ķieveri nāk. Ja tu aiztais vairāk ciet, arī viņi nāk vairāk pa šeiem. Bet veidojās uz skaņu šeit. Tad, ja tur uzliek iekšā ieliek kaut kādu cindu vai cepuri iebāž tajā caurumā, tad viss te nekā. Klusāk skan vienkārši. Jā, ja pēc kaut vai cukuru, jā, izpūtē, jā, vienalga, brauc tikai. Starp cik, ka mēs bijām poligrāfiju klubā, viņš tur arī bija savā laikā. Jā. Labvēlīgais tips. Jā. Tur bija kaut kāds tuciņš, un man piemet pilnu, toreiz bija repšīka, šito bija. Jā. Es aizgāju daudzreiz uz stundu, viens bija aizķēries tur apakšā. Un skolotājs teica, ka tev aizķēries kaut kas tur. Nu, repšīks. Nē, nu tas bija tas laiks, ja viņi to sākums. Bija daudz, man bija, es biju par vienu darbu samaksu kurku kasti dabūju repšikiem. Es kurku kasti ar repšikiem modu, es dzīvoju visu vasaru cepuru kuldā. Raivo, paldies, ka tu atnāci. Atgādinām 14. februāri izbrīvējiet brīnišķīgi. Tagad līdās iebāzīsim pašu Raivo šālu, iebāzīsim. Nu, tagad. Kas te notiek? Tagad tev skanēs? Skan, ne? Nu tagad? Nu ir šī. Smuka surdīnīt tāds. Nē, izsat saksofonam surdīns, ko ilgāk šitā, jā? Nu ļauj cilvēkam normāli sarat, izņem ārā to. Izņem ārā. Viņi paši šaus. Tā ir manējā? Nu jā. Tagad tā ir manējā, jā. Paldies par dāvanu. Nu, un no tā tādām Raivo, tad, nu, klasiku.